Cik reizes Kains mums ir melojis tieši sejā? Es nekad neizmantoju savus piedzīvojumus, lai viņus mocītu! Ir vairāk nekā 20 reizes, kad Kains mums ir melojis, un šajā video mēs tās visas redzēsim. Kains nevar kontrolēt prātus. No dažām lietām, ko es nekontrolēju, tie ir jūsu prāti! Bet 6. sērijā viņš burtiski ieiet Džaksa prātā. Vienkārši vairs neviens. Un nemaz nerunājot par Pomni muižā. Pomni! Pomni! Vai arī viss, ko Džaks pieminēja pludmales sērijā. Jā, tu vari ielīst mūsu galvās, vai ne? Tā stulbā mērce būt vegānam, un Dievs zina, kas vēl! Vārdi! Nē, pagaidiet mazliet! Pietiek! Varbūt man tiešām ir spēja veikt nelielas izmaiņas, lai radītu labākus piedzīvojumus, bet tikai tik daudz! Turklāt 8. sērijas muzikālajā ainā ir īsa aina, kurā Keins ieliek roku Pomnī galvā un izņem viņai smadzenes. Tātad jā, Keins noteikti var ielīst tavās smadzenēs līdz pašam galam. Digitālajā cirkā rupjības netiek lietotas. Tu, mana draudzene, tu esi uzdūrusies neticamai brīnuma pasaulē, kur viss var notikt, izņemot rupjības. Nē, izdarīt pieņēmumus ir kretīniski, jo tas izskatās ļoti slikti. Mir klātbūtnē! Mīr? Vai Keins teica kretīns? Viņš saka, ka neizmanto savus piedzīvojumus, lai mocītu spēlētājus. Es nekad neizmantoju savus piedzīvojumus, lai jūs mocītu! Šodienas piedzīvojums ir psihopātiskā vardarbīgā miesnieka lāsts! Es nevēlos, lai šis atkal būtu kā pēdējais piedzīvojums. Tur bija, šausmīga eņģeļa galva. Un kad Kingers un es mēģinājām tam pretoties, mūs aizsūtīja uz Elli, kur nolādētas dvēseles mēģināja mani apsēst, un es raudāju. Man ir piedzīvojums, kurā viņi apmeklē manu neticamo šokolādes fabriku un mirst, jo neievēro drošības noteikumus. Vēl viens, kur apzināta asinsrites sistēma stājas pretī Amerikas Savienoto Valstu armijai, un vēl viens, kur jāizdzīvo vēl apokaliptiskākā kodoltuksnesī, kur rupšs telepātisks suns pret viņiem izturas briesmīgi. Ko jūs domājat? Nezinu, visās notiek nepatīkamas lietas. Es nevaru izstāstīt stāstu, ja nekad nenotiek nekas slikts! Keins mani tur visu laiku kaitina. Un, kad es neatbildu, viņš sāk dziedāt Daisy Bell pie manām durvīm. Tas mani biedē. Pēc dažām dienām. Laipni lūdzam! Es nevaru noticēt, ka jūs nesapratāt norādes, ko devu. Godīgi sakot, tās bija diezgan acīm redzamas. Kas jūs esat? Muļķi? Draugi, ja tas nav spīdzināšana, tad es nezinu, kas tas ir. Un dziesma spēlei jāturpinās būtībā apstiprina, ka viņš spīdzināja spēlētājus ar saviem piedzīvojumiem. Keins saka, ka viņš nav priekšnieks. Kā lai es to zinātu? Es neesmu priekšnieks! Paga! Es esmu! Keins saka, ka mākslīgajam intelektam nevajadzētu darboties pārāk ilgi. Nu nāc! Rotaļlietu kastīte grib, lai es ļauju citām mākslīgajām intelektiem klīst apkārt ilgāku laiku. Pretīgi! Es zinu, ka jums ļoti patīk nevadāmie tēli, bet ja es sāktu aizmirst, kurš ir cilvēks un kurš ir nevadāmais tēls, kas zina, kas varētu notikt? Pēc dažām minūtēm viņš izveidoja ābelu, tik ārkārtīgi attīstītu mākslīgo intelektu, ka tas spēja izlikties par cilvēku un apmānīt visu nolādēto cirku. Keins, ja tevi tik ļoti uztrauc attīstītās mākslīgās intelektas, kāpēc tu vispār programmē ģeniālus prātus? Tam ir acis, kas redz visu. Mēs paliekam šeit, kur es varu turēt savas 100 visu redzošās acis virs tevis! Jā, protams, bet acis, kurām visām vajag palielināmās brilles. Bet kā tad ar to, ka pirmajā sērijā tu pat nezināji, kur atrodas Pomni, līdz atskanēja viņas trakais pulkstenis? Un vēl, tu pat nezināji, kur atrodas Kingars 8. sērijā. Kur ir Kingars? Un pat nezināja, kur bija Zūbuls tajā sērijā ar ieročiem. Skaties, tā ir Zūbuls! Rūpējies par saviem mirušajiem! Tur tu esi! Viņš saka, ka viņam ir tikai dažas fotogrāfijas no makroversa. Šajā vietā makroverss mani intriģē, un diemžēl man ir tikai šīs atsauces fotogrāfijas.
un tikai gaidīja, kad Džaks izies ārā un izvilka savu slepeno kārti. Keins saka, ka nezina, kas ir tukšumā. Šis ir tukšums! Mēs neiedrošināmies doties tukšumā! Pat es nezinu, kas šeit ir! Bet tiklīdz kāds uzkāpj uz tā, viņa vekīvačs sāk trakot, un viņš metas viņus glābt. Ja viņš tiešām nezinātu, kas tur ir, viņam nebūtu speciāli tam paredzēts trauksmes signāls. Un es jums neteikšu priekšā, bet 9. sērijā viņš mums skaidri pierādīja pretējo. Keins, viņš ir vienīgais, kurš kontrolē cirku. Tikai es esmu šova īpašnieks! Es esmu šova īpašnieks! Nepatiesi, draugi, mēs zinām, ka tas bija tikai vēl viens triks, lai saglabātu kontroli. Mums ir Kingars ar tauriņu, vai pat Bonijs, kurš izsauc izejas durvis. Un, protams, viss, ko varoņi spēja paši salabot 9. sērijā. Keins saka, ka viņš neko neaizmirst. Mana prāts ir sarežģīta un nekļūdīga mašīna. Nekas neizslīd garām šiem dārgumiem. Vai tu nekad neredzēji ieteikumu kastīti vismaz vienu reizi? Godīgi sakot, Zubuls, es aizmirsu. Keins saka, ka viņš pastāv tikai, lai radītu piedzīvojumus. Piedzīvojumu radīšana ir mans mākslas veids. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es pastāvu. Tas ir viss, ko es daru. Realitāte, mani draugi, ir tāda, ka viņš ir radošs mākslīgais intelekts. Viņš var būvēt, programmēt un burtiski izdomāt jebko, ko vien vēlas tajā pasaulē. Mūsu mīļākais zobs vienkārši nolēma, ka piedzīvojumi ir viņa apsēstība. Piedzīvojumi nav vienīgais, kādēļ viņš pastāv. Digitālais cirks ir paredzēts visai ģimenei. Apbrīnojamais digitālais cirks ir vieta, kur var izbaudīt visu vecumu cilvēki. Es vēlos, lai tu mums ļautu nodarboties ar seksu. Jā, vai arī jūs varat sašaut viens otru? Ņemiet ieročus, man vairs nav svarīgi. Keins ar visu savu ego apgalvo, ka viņš ir dievs. Es esmu dievs! Bet kas tieši notika tajā epizodē? Jā, viņu izslēdza Kingers. Nē, pagaidiet! Kāda veida dievu var izslēgt hakeris? Keins saka, ka darbiniekiem, kuri kļūdīsies, Spudzi, būs sots. Mēs varētu, es nezinu, ieviest sodu, ja viņi paveic sliktu darbu, vai tu esi traka? Motivācijā! Tas pietrūkst maniem piedzīvojumiem! Lieliska ideja, Gunglē! Es tev apsolu, ka kaut kas briesmīgs sagaida tavus sapuvušos darbiniekus! Bet beigās viņš nevienu nesoda, lai gan visi slikti paveica savu darbu. Keins izlemj, ka uzvarēja lielie topi. Notika un savivā! Tas ir vēl viens homeruns! Ar šo jau ir 3 homeruni pēc kārtas! Lielie topi uzvar! Bet tā nespēlē softbolu. Nu, es tā spēlēju! Viss beidzies! Urā! Bet bija tikai viens Zobles viltus homeruns. Un tur tas iet! Tas ir vēl viens homeruns! Ko? Nu man dir! Viņš izdomāja, ka ir ieguvis balvu par iemīļotāko tēlu. Ļoti labi, draugi! Ir pienācis brīdis, ko visi gaidīja! Balva par iemīļotāko tēlu! Pabons! Bungas, lūdzu! Un balva! Uzvarētais un iemīļotākais dēls! Tā ir domāta man, puiši! Nē, atvainojiet, es nepareizi izlasīju. Tā ir man! Tev nevajadzēja pieņemt, ka es ieguvis balvu. Tagad mēs abi izskatāmies slikti. Viņš viņiem saka, ka devās uz veikalu. Sveiki! Mani mazie 3 skumjie tīderīši! Šodien esmu nolēmis doties uz veikalu, lai nopirktu nepieciešamās sastāvdaļas manai slavenajai tvaicēto burgeru sautējumam ar habanero. Bet vai tas vienmēr bija tur blakus? Viņš viņiem melo, ka prot ķīniešu valodu tikai tāpēc, ka viņš izveidoja to istabu. Mana ķīniešu istabā! No! Un ko viņš tev teica? Ko es zinu? Es nemāku runāt ķīniešu valodā.
Keins var salabot jebko. To es salaboju! Es varu atrisināt jebkuru problēmu, arī šo! Bet 8. un 9. sērijā mēs jau redzējām, ka tā nav. Kāds bija jūsu mīļākie Keina meli un kādus vēl Keina melus jūs zināt? Mēs tos izlasīsim komentāros.